Asinhronā dzinēja elektriskā enerģija pārveidojas mehaniskā enerģija. Šīs enerģijas pārveidošanas process dzinēja saistīts ar enerģijas zudumiem, kuri sastāv no elektriskajiem, magnetiskajiem un mehaniskajiem zudumiem. Aplūkosim katru zudumus atsevišķi. Tad pirmkārt jauda P1, aktīva jaudu, kuru dzinējs saņem no tīkla. Šo jaudu mēs meklējam pēc zināmas formulas, tā kā mums ir 3 fāzu dzinējs, mēs izmantojam līnijas parametru, līnijas spriegums un līnijas strāva. Ar indeksu 1 mēs atzīmējam parametrus, kas ir saistīti ar statoru. Statora tinumos plūst mainīga strāva I. Šī mainīga strāva izraisa vādu silšanos, līdz ar to veidojas statora elektriskie zudumi. Rotora tīnumus. Tā kā mums ir 3 fāzu tīnumi, tad mēs zudumus reizinām ar 3. Magnetiskie zudumi statora. Te ir magnetiskie zudumi statora, ir saistīti ar to, ka mainīgais magnetiskais lauks noslēdzas magnetvāda. Šis mainīgais magnetiskais lauks izraisa sērdes materiāla magnetizēšanu un pārmagnetizēšanu, un vēl sērdes statora veidojas virpuļstrāvas. Virpuļstrāvas izraisa materiālu silšanu, līdz ar to statora veidojas magnetiskie zudumi. Magnetiskie zudumi ir saistīti ar magnetisko plūsmu, kura rada strāva I1. Strāva proporcionāla barošanas spriegumu, a barošanas spriegums ir nemainīgs parametrs. Līdz ar to magnetiskie zudumi ir elektriskas mašīnas nemainīgie zudumi. Nākoša jauda – elektromagnetiskā jauda. Šo elektromagnetisko jaudu magnetiskais lauks, rotējošais magnetiskais lauks nodot rotoram. Ar magnetiskā lauka starpniecību šo jaudu mēs pārnesam uz rotoru. Šo elektromagnetiskā jauda ir tieši proporcionāla griezes momentam un sinhronajam atrumam. N0 ir atrums, ar kuru griezes magnetiskais lauks statora. Tagad mēs esam pie rotora, un tad parunāsim par zudumiem rotora. Rotora tīnumas plūst strāva I2, un šī strāva izraisa tīnuma silšanu, un tie zudumi saistīti ar rotora tīnuma zudumiem, elektriskiem zudumiem. Ar 3, tāpēc, ka ir 3 fāzu mašīna. Magnetiskie zudumi rotora. Magnetisko zudumus rotora rada strāva I2. I2 rada magnetisko lauku rotora, un šis magnetiskais lauks, mainīga magnetiskā plūsma, izraisa materiālu magnetizēšanu un pārmagnetizēšanu, gan arī virpuļstrāvas. Tā kā rotora frekvence ir neliela, mēs varam teikt, ka magnetiskie zudumi ir niecīgi un varam pielīdzināt nulli. Vēl rotora ir mehaniskie zudumi. Mehaniskus zudumus asinhronā dzinēja rada berze gultņos, berze starp sūkam un kontaktgredzeniem, berze pret gaisu un ventilācijas zudumiem. Tie ir mehaniskie zudumi. Un jauda P2, pēdējā mūsu jauda, ir tā liederīga mehaniskā jauda uz asinhrona dzinēja varpstas. Tātad šī jauda P2 ir atkarīga no griezes momenta un rotora griešanas atruma. Attiecība liederīgas jaudas P2 pret tīkla saņemtu jaudu P1 sauc par liederības koeficientu, un liederības koeficients dots dzinējam procentos. Ja dzinējs strādā ar nominālo slodzi, tad liederības koeficients atrodas robežas no 75 līdz 95%. Tagad aplūkosim rotora parametrus atkarībā no slīdes. Statora tīnumus plūst mainīga strāva,
Šī mainīga strāva rada mainīgo magnetisko plūsmu. Mainīga magnetiskā plūsma Φ, mainīga magnetiskā plūsma Φ inducē ēdēs. Saskaņa ar elektromagnetiskas indukcijas likumam. Psi ir plūsmas saķedējums, tad faktiski inducētais ēdējs ir atkarīgs no plūsmas saķedējuma izmaiņas ātrumam. Plūsmas saķedējums savukārt ir plūsmas reizinājums ar vijumu skaitu. Vijumu skaits laika nemainās, tāpēc mēs to vijumu skaitu rakstam priekšā un atvasinām tikai mainīgo magnetisko plūsmu. Tad gan inducētais ēdējs statora, gan rotora ir atkarīgi no magnetiskas plūsmas, gan arī atkarīgi no plūsmu, no frekvences F1 un F2. Tagad aplūkosim divas raksturīgos momentus. Kad rotors ir nekustīgs, rotora griešanas ātrums vienāds ar 0. Pie tam slīdes vērtība vienāda ar 1. Sakarība starp rotora un statora frekvencēm. Frekvences ir vienādas, kad rotors ir nekustīgs. Otrais raksturīgais moments, kad rotors griezas ar to pašu ātrumu, ar kuru griezas statora magnetiskais lauks. Te ir sinhronais ātrums. Tad vēlreiz nepieciešami aplūkot slīdes formulu. Un ja rotora ātrums vienāds ar sinhrona ātrumu, slīdes vērtība vienāda ar 0. Līdz ar to mēs varam teikt, ka rotors griežas ar to pašu ātrumu kā magnetiskais lauks, tad viņi griežas ar vienu un to pašu ātrumu, un magnetiskais lauks pret rotoru ir nekustīgs. Šis lauks nerāda, neinducē ēdējs, neinducē strāvu, un rotors negriežas, līdz ar to frekvence vienāda ar 0. Tā, un rotora parametri. Tā, pirmkārt, frekvence mēs redzam, ka ir atkarīga no slīdes vērtības, tātad slīde ir koeficients starp frekvence F1 un F2. F2 rotora frekvence vienmēr ir mazāka par statora frekvence F1. Slīde ir koeficients, tātad F2 tieši proporcionāla slīde. Ja rotors ir nekustīgs, rotora tīnuma inducēs ēdējs. Tad nekustīgā rotora inducēto ēdējs pie slīdes vērtības 1 apzīmēsim ar E2,0. Un tad pie mazākas slīdes vērtības inducētā ēdējs vērtība būs atkarīga no slīdes, tieši proporcionāla slīdei. Rotora tīnumu ir gan aktīva, gan reaktīvā pretestība. Tīnumam ir aktīvā pretestība, kas nav atkarīga no frekvences un no slīdes, un reaktīvā pretestība X. Tā reaktīvā pretestība, te ir induktīvā pretestība pēc rakstura, tieši proporcionāla frekvencei. Frekvencija F2. Tad šo vērtību mēs sauksim par nekustīga rotora induktīvo pretestību, un pie kustīga rotora pretestība X2 ir atkarīga no slīdes, tieši proporcionāla slīdi, jo frekvence tieši proporcionāla slīdi. Strāvu meklējam pēc Ohma likuma. Inducēto ēdējs dalam ar tīnuma pretestību. Tīnuma pretestība satur divas komponentes, un ievietosim sakarību no slīdes. No slīdes ir atkarīga ēdējs tieši proporcionāla un tieši proporcionāla reaktīva pretestība. Bet mēs iegūstam rotora parametrus atkarību no slīdes. Šo sakarību mēs varam attēlot grafiski. Ja slīdes vērtība vienāda ar 1, rotors ir nekustīgs, rotora frekvence ir pietiekami liela, vienāda ar statora frekvence, parasti te ir 50 Hz. Vislielākā ir reaktīvā pretestība, inducētais ēdējs un strāvas vērtība. Slīdes vērtībai samazinoties, mūsu parametri samazinās, tā ka visi mūsu parametri tieši proporcionāli slīdei.
tad parametri tiecas 0. Ja slīdes vērtība vienāda ar 0, līdz ar to visi mūsu parametri vienādi 0. To var vienkārši izskaidrot. Ja slīdes vērtība vienāda ar 0, tad rotora griešanas ātrums vienāds ar sinhrono ātrumu, un tad magnetiskais lauks pret rotoru ir nekustīgs. Līdz ar to EDS neinducēs, neplūst strāva. Tālāk parunāsim par griezes momentu. Statora tinumus plūst strāva. Šī mainīga strāva induce rada magnetisko plūsmu Φ, B indukcija reizināts ar šķērgriezuma laukumu. Magnetiskā lauka mījiedarbība ar strāvu rada ampēra spēku. Tā kā indukcija tieši proporcionāla plūsmai, tad mūsu spēks ir atkarīgs no magnetiskās plūsmas. Griezes moments. Te ir vektoriālais reizinājums speku un pleci. Tā kā spēks ir tieši proporcionāls magnetiskai plūsmai, tad arī mūsu griezes moments ir tieši proporcionāls plūsmai un strāvai, arī strāvai proporcionāls. Nu, šeit dod tā proporcionalitāte, kā proporcionalitātes koeficients. Šeit jāņem vērā tikai strāvas aktīvu komponentu, ja griezes moments ir saistīts ar elektriskās enerģijas pārveidošanas mehaniskai enerģija. To rāda strāvas aktīva komponente. Tā, un tad aplūkosim dažādas slīdes vērtības, EDS un strāvas vērtības. Ja slīdes vērtība vienāda ar 1, rotors ir nekustīgs. No mūsu sakarības mēs redzam, ka EDS un strāva I2 sasniedz savu maksimālo vērtību. Arī reaktīvai pretestībai vērtība ir vislielāka. Līdz ar to EDS vērtība ir vislielāka un strāvas I2 ir vislielāka. Arī strāvas reaktīvā komponente ir pietiekami liela. Ja slīdes vērtības samazinās EDS vērtība, strāva I2, un samazināsies leņķis starp EDS un strāvu. Samazinās leņķis starp EDS un strāvu, bet pieaug strāvas aktīva komponente, līdz ar to pieaug griezes moments. Nu, ja būs mazāka vērtība, tad aktīva komponente būs nedaudz mazāka, līdz ar to samazināsies arī griezes moments. Tad griezes moments ir proporcionāls magnetiskai plūsmai un arī strāvas aktīvai komponentei. Un griezes moments tieši proporcionāls slīdei, ir atkarīgs no slīdes. Tā, un šo sakarību apraksta momenta raksturlikne. Faktiski momenta sakarība atkarība no slīdes. Ja tad dotajā raksturliknē ir parādīti raksturīgie punkti. Ja slīdes vērtība vienāda ar 1, tas nozīmē, ka rotora griešanas ātrums vienāds ar 0. Tad rotors ir nekustīgs. Un slīdes vērtībai dotai atbilst palaišanas moments. Tad rotors sāk griezties, rotora griezes ātrums pieaug, rotors griezes, un slīdes vērtības samazinās. Pieaug griezes moments, un moments sasniedz savu maksimālo vērtību. Šo maksimālo vērtību sauc par kritisko momentu, kuram atbilst kritiska slīde, maksimālā vērtība. Pēc tam, pēc vērtības, kas kritiskas vērtības lielākajām vērtībām, mēs redzam, ka griezes moments samazinājas līdz 0. Nominālajam darbām režīmam atbilst nomināla slīde, nominālais moments. Nominālais darba režīms ir režīms, kura dzinējs var ilgstoši strādāt ar nominālo slodzi. Kad slīdes vērtība vienāda ar 0, tad mēs varam secināt, ka rotora griešanas ātrums vienāds ar sinhrono ātrumu. Līdz ar to slīde vienāda ar 0,
magnetiskais lauks ir nekustīgs pret rotoru, neinducē ēdēs, strāva vienādā ar 0 un griezes moments nerodas. Te ir momenta atkarība no slīdes. Tad šī likne iegūta eksperimentāli, bet analitiski atkarību no slīdes mēs varam noteikt, izmantojot Klosa formulu. Izmantojot Klosa formulu, momentu likne no 0 līdz kritiskai slīde praktiski sakrīt ar eksperimentāli iegūta un pie slīdes vērtībiem, kas ir lielāka par kritisko slīdi, tā likne iet nedaudz zemāk par eksperimentālo likni. Tad faktiski aprēķinos mēs droši varam izmantot šo formulu. Tad kritisko slīdi mēs varam noteikt, ja zināma pārslodzes spēja. Te ir atkarība maksimāli jeb kritiskā momenta pret nominālu. Te ir pārslodzes spēja. Tagad parunāsim par šo raksturlikni. Momenta atkarība no slīdes. Posmu no 0 līdz kritiskai slīde sauc par stabilo darba, stabilo posmu. Posmu no kritiskas slīde līdz vērtībai 1, un šo posmu sauc par nestabilo posmu. Šo parādību vieglāk izskaidrot, izmantojot dzinēja mehanisko raksturlikni. Tad slīdes vērtību mēs aizvietosim ar rotora griešanas ātrumu un citādi novietosim mūsu asi. X asi mēs pieņemsim par momenta asi un Y asi mēs pieņemsim par rotora griešanas ātrumu. Un šo likni sauc par dzinēja mehanisko raksturlikni. Tad arī dotajā raksturlikni mēs zinām jau pazīstamos punktus. Ja rotors ir nekustīgs, rotora griešanas ātrums ir 0, tad dzinējam ir palaišanas moments. Tad dzinējs sāks griezties. Tad pieaug griezes moments, moments sasniedz savu maksimālo vērtību, jeb kritisko vērtību, kritiskai vērtībai atbilst kritiskais griešanas ātrums. Pēc tam moments samazinājas, sasniedz savu nominālo vērtību, nominālajam momentam atbilst rotora nominālais griešanas ātrums. Kad rotora griešanas ātrums sasniedz vērtību N0 sinhrono ātrumu, griezes moments, projicējam griezes moments vienāds ar 0. Tad dotē raksturlikne par stabilo posmu sauc posmu, kad ātrums ir lielāks par kritisko. Pie rotora griešanas ātruma, kas ir lielāks par kritisko, šo posmu sauc par stabilo posmu. Ja rotora ātrums ir mazāks par kritisko, šo poliknes posmu sauc par nestabilo. Tad jebkura darba režīma dzinējam atbilst dinamiskais līdzsvars, kad griezes moments vienāds ar bremzes, vārpstas bremzes momentu. Tad aplūkosim, noskaidrosim šo bremzes momentu un noskaidrosim, kāpēc šo posmu sauc par stabilo posmu. Pieņemsim, ka dzinējs darbojas nominālā režīma ar nominālo ātrumu. Slodze uz vārpstas nedaudz pieaug. Tad noslogojam dzinēju. Tad līdz ar to dzinēja ātrums samazināsies. Ja samazināsies ātrums, tad pieaug griezes moments. Un tad šis jaunais griezes moments var līdzsvarot to pieaugušo bremzes momentu. Un pie mazākas griešanas ātruma iestājas dinamiskais līdzsvars pie lielāka momenta un mazākas griešanas ātruma. Iestājas jaunais dinamiskais līdzsvars. Ja pieaug bremzes
pieaug bremzes moments, ja bremzes moments samazināsies, tad rotora griešanas ātrums pieaugs. Pieņemsim, sasniedz šo vērtību. Tad mēs redzam, ka griezes moments samazināsies un līdzsvarat šo samazināto bremzes momentu. Un tad jaunais dinamiskais līdzsvars iestājas pie ātruma, kas ir nedaudz lielāk par nominālo griezes ātrumu. Tad dotajā ķēdes posma, dotajā liknes posma dzinējs automatiski regulē šo dinamisko līdzsvaru. Tagad aplūkosim šo liknes posmu. Pieņemsim, ka mūsu dzinējs darba režīms atrodas dotajā punkta, un dotajam punktam atbilst kaut kāds griešanas ātrums. Tad, ja pieaug bremzes moments, griešanas ātrums samazināsies. Momenta vērtība samazinās, un tad var iestājas režīms, kad dzinēja griešanas ātrums sasniedz nulles vērtību. Un otrādi, ja pieaug bremzes moments, ja samazināsies bremzes moments, tad dzinēja ātrums pieaug, un var būt tā, ka jauno režīmu, jauno līdzsvaru sasniedz, tad sasniedz pie ātruma, kas pārsniedz šo griešanas ātrumu. Tad faktiski šīs posms ir nestabilais darba posms.